Kristaps Porziņš joprojām spēlē, joprojām nāk laukuma apavos. Kāpēc pieminam apavus? Viņam šogad ir līgums joprojām ar Nike par 25,000 sezonu. Jaunais līgums būs rudenī. Jaunais līgums būs ne par 25 miljoniem, bet no miljonu tur būs. Ja? Laimīgais. Ļoti laimīgs. Kādiem apaviem tu skraidi? Man kājai deres es notestējis Adidas Boost. Boost, kas pret ceļu visiem pa asfaltu jāskrien. Jā. Es tev parādīšu bildes, 2 kurpes vecās, Kristapa kurpes, tās viņš ir izkrāsojis, aizkrāsojis, kā paredz NBA nolikums. Arī radošs puisis. Bet viņš ir pāri līnijām laidis, nav vizuālajā stundā. Nav. Un jaunās. Nike tagad dod viņam, protams, ka kā nedos, ja? Viņš arī ir tas, kurš nesā labus apavus, skaistus, Kobes X-iņš vai 10. modelīts. Bet baigi augstie. Nu jā. Atceros, ka spēlē pie Bertāna, jā. Rujens vidusskolas komandā. Tad man bija Rīboki tādi zemāki. Bišķiņ potīt nosēdz. Bet tev augums cik bija? Tāpēc jau ir tik augsts, lai no zem jāliecās. Šitam puikam augums jātur. Tas arī satur. Tur potīts viss, tas ir smalka lietas. Bet bija simpātisks pret Clippers. Viņš spēlē Los Angeles Clippers 23 punktus gūnu. Mēs parādām vienu fragmentu, cik viņš ir agresīvs. Tāda agresivitāte starp citu nebija novērojama apskaties. Šis smuks, jā. Un tur viņš izkniedē, tur ir DeAndre Jordans un pretī vēl Aldričs. Tur 2 stabili, spēcīgi veči zem grozēm. Šis jau bija dienas momentā, vai nebija šitas? Mūsējā bija. Mūsējā ir. Par to mēs priecājamies. Forši.